Krīzes situācijas var būt pēkšņas. Tas, cik ātri no tām atgūsimies, ir atkarīgs no mūsu gatavības. Kā sagatavoties krīzēm laicīgi un kādi ir labākie paņēmieni to pārvarēšanā, par to raidījumu podcastu sērijās droši ir zināt. Esiet sveicināti Sarks LV podkāstā Droši ir zināt. Mani sauc Aivars Madris, esmu Sarks LV žurnālists, un šodien mūsu sarunas tēma būs jaunais kiberdrošības likums. Pēdējo gadu laikā ir būtiski audzis kiberuzbrukumu skaits pret rietumvalstīm, tostarp arī pret Latviju. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Latvija ir bijusi 2. vietā Eiropas Savienībā pēc piedzīvoto kiberuzbrukumu skaita. Taču kopējais kiberapdraudējuma līmeņa pieaugums Eiropā nav jauna parādība. Jau pirms dažiem gadiem Eiropas komisija vērsa dalībvalstu uzmanību uz nepieciešamību pārskatīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības regulējumu. Un jau 2022. gada nogalē tika pieņemta pārskatītā Eiropas Savienības tīklu un informācijas sistēma drošības direktīva, kuras mērķis ir nodrošināt vienādi augstu kiberdrošības līmeni visā Eiropas Savienībā. Lai ieviestu šo direktīvu Latvijā, Saeima šī gada jūnijā ir pieņēmusi Aizsardzības ministrijas izstrādāto Nacionālās kiberdrošības likumu, kurš stājās spēkā ar šī gada 1. septembri. Pie mums šodien podkāstā viesojas Aizsardzības ministrijas kiberdrošības politikas departamenta direktors Edgars Kilkcāns. Sveiks! Sveiks! Kurš tad pastāstīs par jauno kiberdrošības likumu, ko tas sevi ietver un kā tas praktiski izpaudīsies dzīvē? Varbūt tad ar to arī varētu sākt, kādas tad ir tās būtiskākās praktiskās lietas, izmaiņas, ko jaunais kiberdrošības likums ienesīs mūsu ikdienā. Jā, paldies. Jā, es droši varu pastāstīt par likumu, ko tas tieši paredz. Tu jau minēji par Eiropas Savienības direktīvu, tātad šajā informācijas tehnoloģiju drošības vai kiberdrošības nozarē mēs to īsi saucam par NIS2. Tātad šī direktīva tika pieņemta 22. gada beigās un diezgan ilgs laiks pagāja, līdz mēs arī nonācām līdz Nacionālās kiberdrošības likumam, kurš arī aizstāja tad, līdz šim spēkā esošo informācijas tehnoloģiju drošības likumu. Un likumam būtībā ir tās trīs galvenās lietas. Tas pirmkārt nosaka ziņošanas pienākumus par incidentiem, atbilstības novērtēšanas pasākumus un uzraudzības pasākumus. Un vienlaikus arī vēl detalizētāk iet tieši kiberrisku pārvaldības jomā. Tātad, ko gan valsts iestādēm, gan privātā sektora organizācijām ir jādara, lai tās būtu pēc iespējas gatavākas kiberriskiem, kiberuzbrukumiem, kādi noturības pasākumi tām ir jāveic. Un tam arī šis likums pēc būtības ir paredzēts. Tātad likums ir tāds kā regulējošs, viņš uzliek kaut kādus pienākumus konkrētām iestādēm vai institūcijām, ja es pareizi saprotu. Jā, tieši tā. Tad likums attiecas un mūsu ministrijas aprēķins liecina, ka tas varētu attiekties uz aptuveni 1500 dažādām organizācijām, kas ir gan ministrijas, gan pašvaldību iestādes, bet arī privātais sektors. Tātad jomas, kuras ir būtiskas, kritiskas, svarīgas valsts funkcionēšanai kā tādai. Tātad ir nodefinēts šīs jomas, kurās ir jābūt kaut kādam konkrētam pasākumu kopumam kiberdrošības jomā veiktam, lai mēs varētu uzskatīt, ka šo jomu, teiksim, ja ir kāds nopietnas kiberuzbrukums, ka šī joma neapstāsies. Ka tā spēs turpināt savu darbu. Skaidrs, ka uzbrukumi būs vienmēr, incidenti būs vienmēr, bet galvenais ir tas, cik ļoti mēs esam tam gatavi un kādi darbības nepārtrauktības plāni mums ir, cik mēs esam ļoti spējuši modelēt dažādus riskus, vai mums ir atbilstoši personāls tam, vai mums ir, teiksim, auditācijas pieraksti, vai mums ir rezerves kopijas un šādas lietas. Un balstoties uz to, tātad likumā arī visi subjekti, kā mēs to saucam, ja, tātad tās organizācijas, uz kurām šis likums attiecas, ir sadalītas divās daļās – svarīgajos pakalpojumu sniedzējos un būtisko pakalpojumu sniedzējos, un papildus vēl tam ir arī IKT, tātad informācijas komunikācija tehnoloģiju, kritiskā infrastruktūra.
Un tātad balstoties uz to, kurā grupā katrs no šiem subjektiem ir nonācis, tad arī atbilstošas prasības arī šīm te organizācijām tiek piemērotas. Tātad svarīgo pakalpojumu sniedzējiem tās nevis visticamāk, bet pilnīgi noteikti būs nedaudz vieglākas, un tas pakāpeniski aug. Tātad būtisko pakalpojumu sniedzējiem lielākas prasības un vislielākās prasības noteikti ir IKT kritiskajai infrastruktūrai. Varbūt tad tu vari ieskicēt tīri, lai klausītājs, skatītājs saprot, kas tad ir šīs, piemēram, kas varētu būt tie subjekti, kā tu minēji, katrā no šīm kategorijām, apmēram tādam priekšstatam. Jo tad būtisko pakalpojumu sniedzēji, piemēram, ir valsts pārvaldes iestādes, veselības aprūpes iestādes, un šeit mēs skatāmies tieši uz tādām lielākām iestādēm, kā ārstniecības iestādēm, piemēram, slimnīcas, ūdens apgāde, energo apgāde. Tad, piemēram, svarīgo pakalpojumu sniedzēji ir pārtiks ražotāji, pasta un kurjeru pakalpojumu nodrošinātāji, būtībā šādi arī ražošana, kā tāda ražošanas uzņēmumi ir pie svarīgo pakalpojumu sniedzējiem. Attiecībā uz kritisko IKT infrastruktūru, šis kopums kā tāds nav publiski pieejams, tā ir klasificēta informācija, bet šeit mēs varam, protams, arī izsacināt, kas kopumā ir tie paši būtiskākās organizācijas valsts funkcionēšanai, tad tās arī ir šajā, protams, droši vien tur enerģētikas sektors gan varētu būt iekšā. Detaļās es šeit neiešu. Jā, skaidrs. Bet, apmēram jā. Lielais attēls, teiksim tā, iezīmējas droši vien. Un tad varbūt par tām prasībām, tu tur tā kā ieskicēji jau, bet tā varbūt var mazliet sīkāk, lai teiksim, ja šo organizāciju arī pārstāvju klausās, lai viņi apmēram saprot, ar ko viņiem būtu jārēķinās. Jā, tātad pirmā prasība, ar ko ir jāsāk, tā ir statusa noteikšana reģistrācija. Tas ir tas, par ko es pirms tam runāju. Tātad būtisko pakalpojumu sniedzējs, svarīgo pakalpojumu sniedzējs. Tātad ir jebkurā gadījumā jāreģistrējas Nacionālajā kiberdrošības centrā, tad caur oficiālo e-adresi līdz 2025. gada 1. aprīlim. Tātad šis status ir jāpiereģistrē. Tālāk, tās organizācijas, viņas tiks informētas par to, kāds viņām ir status pašas? Tie subjekti, respektīvi. Jā, tātad likums pēc būtības nosaka to, ka organizācijas pašas reģistrējas. Bet, protams, ka mēs arī no savas puses esam veikuši tādu kā aptuvenu aprēķinu, kas tad šajā sarakstā varētu potenciāli būt. Mums arī no mūsu puses, no ministrijas un kiberdrošības centra puses ir tiesības arī pašiem noteikt kādu šo te vienību par būtisko vai svarīgo pakalpojumu sniedzēju, arī tādā gadījumā, ja viņi paši nav reģistrējušies. Vienlaikus, protams, mēs arī esam centušies pēc iespējas informēt par šīm likuma prasībām jaunajām. Mēs esam organizējuši seminārus visa septembra garumā, 9 seminārus online par visdažādākajām nozarēm, kuras skar šis jaunais regulējums. Arī daudz dalībnieku ir bijuši, līdz ar to mēs, protams, arī jūtam, ka tā informētība par likumu un tā prasībām, viņa, protams, ir palielinājusies. Bet skaidrs, ka visticamāk, ka ne līdz katrai organizācijai, uz kur šis potenciāli var attiekties, ir vēl nonācis. Līdz ar to, protams, kad šis termiņš pienāks, šis 1. aprīlis, mēs salīdzināsim sarakstus, kas mums ir reģistrējušies, kas nav reģistrējušies, un tad jau tālāk arī tad skatīsimies, informēsim tos subjektus, kas nav reģistrējušies, ka viņiem ir jāpiereģistrējas, un tā tas process arī turpināsies. Tas varbūt par to pašu pirmo soli. Tad datums, kas ir vēl ļoti svarīgs visiem subjektiem, ir 2025. gada 1. oktobris. Tas ir datums, kurā ir jānoziņo par savas organizācijas kiberdrošības pārvaldnieku. Līdz šim likumdošanā tas laikam bija vairāk pazīstams kā IT drošības pārziņas, kas arī bija nepieciešams jau obligāti arī valsts pārvaldes iestādēm kritiskajai infrastruktūrai. Šobrīd tas ir noteikts, ka tam ir jābūt pilnīgi visiem šī likuma subjektiem. Tātad arī līdz 1. oktobrim par to ir jāziņo, un 1. oktobrī ir jāiesniedz arī šis pirmais pašvērtējuma ziņojums. Tātad tas, kurā subjekts pats izvērtē, kā tas ir izpildījis likuma prasības, un šo pašvērtējumu tad iesniedz attiecīgi uzraugošajai iestādei. Tās uzraugošās iestādes ir
kritiskās infrastruktūras gadījumā Satversmes aizsardzības birojas, un par to šie subjekti, kuri ir šajā sarakstā, to visticamāk jau zina. Un visiem pārējiem tas ir Nacionālais kiberdrošības centrs ar atsevišķiem izņēmumiem finanšu sektorā un vēl dažiem nelieliem izņēmumiem. Bet kopumā tātad Nacionālais kiberdrošības centrs ir tas, kuram būs šis ziņojums jāiesniedz. Iesniedzot ziņojumu, tātad, ja tas ir 1. oktobris, kad šis ziņojums ir jāiesniedz, tas nozīmē arī to, ka uz šo laiku pēc būtības ir jābūt izpildītām likuma un saistīto ministru kabineta noteikumu prasībām. Tātad dokumentācijai ir jābūt auditācijas pierakstiem, ir jābūt skaidram, kā tiek veidotas rezerves kopijas un tam līdzīgas lietas, kas būs detalizētāk aprakstīts jau tieši ministru kabineta noteikumos, kur šobrīd ir saskaņošanas procesā. Vai tās izmaiņas sanāk, ka vairāk ir tādas procedurālas, vai tomēr arī kaut kādas tā kā reāli fiziskas izmaiņas, kaut kādas, nezinu, iekārtas jaunas jāiegādājas vai tam līdzīgi, kā tas varētu vairāk izpausties? Šajā gadījumā uz jaunām iekārtām varbūt tas tik ļoti tam nevajadzētu attiekties. Šeit jāskatās, ir grūti, protams, salikt varbūt tādu tipisko komplektu, kas būtu tā kā, likuma ieviešana man izmaksās tik. To īsti nevar izdarīt, jo, teiksim, liela daļa šo organizāciju, kas ir likuma subjekti šobrīd, viņi ir bijuši arī, uz viņiem ir attiekušās prasības, kas bija arī IT drošības likumā un iepriekšējos ministru kabineta noteikumos. Līdz ar to tās izmaiņas daļai iestāžu un institūciju, protams, būs vairāk procedurāls un sakārtojot vairāk savu saimniecību, ja tā var teikt. Protams, ja šie sektori, uzņēmumi, kas ir tajos sektoros, kuri pirms tam nav bijuši, uz viņiem nav attiekušies IT drošības likuma nosacījumi. Protams, ka šeit būs jāiegulda darbs, lai pirmkārt izstrādātu visu nepieciešamo dokumentāciju, ja es jau minēju darbības nepārtrauktības plānu, risku pārvaldības plānu, kiberdrošības politiku kā tādu. Un, ja mēs skatāmies, teiksim, uz kaut kādiem tehnoloģiskiem ierobežojumiem, tad, zinām, ierobežojumi ir būtisko pakalpojumu sniedzējiem un IKT kritiskajai infrastruktūrai. Īpaši tas ir attiecināms uz ārpakalpojumu izmantošanu, programmatūru, arī aparatūras iegādi. Tātad daļai subjektu būs, teiksim, ierobežojums, kā drīkst iegādāties šādas preces un programmatūru tikai no Eiropas Savienības, NATO un Eiropas ekonomiskās zonas. Tas nozīmē praktiski, ka, piemēram, ja es esmu tas svarīgo pakalpojumu sniedzējs un man ir, nezinu, tur neminēsim konkrēti, bet, teiksim, pretvīrus programmatūra, kas varbūt ir saistīta vairāk tur ar austrumu valstīm, jā, tām, kas mums varbūt nav tik draudzīgas, tad man var nākties, teiksim, nomainīt šo programmatūru, varbūt vēl kaut kādas citas tādas darbības veikt. Tā var būt. Es gan uzsvēršu vēlreiz, ka, teiksim, uz svarīgo pakalpojumu sniedzējiem, kas varbūt ir tas, uz kuriem attiec tas pamatkomplekts, jā, no šīm te prasībām, tas attieksies mazāk. Jebkurā gadījumā mēs noteikti neiesakām izmantot nekādu programmatūru vai arī aparatūru, kas nāk, teiksim, no mūsu austrumu kaimiņu valsts, jā, to mēs noteikti neiesakām. Un šādas konkrētas prasības, protams, būs, jo būtiskāk šis subjekts nacionālajai drošībai, jo stingrāks tās prasības būs. Jā. Tātad, ja ir šīs prasības un tās jāievēro, tad likumsakarīgs jautājums, vai kas notiek ar šo subjektu, ja viņš, teiksim, šīs prasības neievēro, vai tad viņš tiek kaut kā sodīts? Jā, arī par to ir domāts, un tas arī ir atspoguļots likumā. Jāņem vērā uzreiz, ka šie sodi jau nāk no NIS2 direktīvas, tātad šeit jau tā sodu summa jau bija definēta direktīvā, tad attiecīgi to mēs arī esam pārņēmuši savā nacionālajā likumdošanā. Tātad, ja mēs skatāmies uz privāto sektoru, tad
Protams, ka ir vairāki soļi, kurus mēs varam veikt vēl pirms reāla naudas soda piemērošanas. Sāksim ar to, ka ja subjekts iesniedz savu pašvērtējumu ziņojumu, ja no mūsu puses, no mūsu auditoru puses ir kādas neskaidrības jautājumi, tas nenozīmē, ka automātiski tiek piemērots sods maksimālais, kā tas ir likumā. Mēs sākam vispirms procesu ar to, ka mēs pieprasām papildu informāciju, mēs sniedzam rekomendācijas, mēs vienojamies par kaut kādiem konkrētiem termiņiem, kuros šīs te prasības ir jāizpilda. Un tālāk, protams, ja šīs te dažādie soļi nedarbojas, tad mēs nonākam līdz kaut kādai sodīšanai. Sodu apmērs, protams, tas maksimālais ir liels. Būtisko pakalpojumu sniedzējiem tas ir līdz 10 miljoniem eiro vai 2% no apgrozījuma. Savukārt svarīgo pakalpojumu sniedzējiem tas ir līdz 7 miljoniem eiro un 1,4% no apgrozījuma. Tātad skatoties no tā, kurš cipars ir lielāks. Ja? Ja mēs skatāmies šeit uz valsts pārvaldi un pašvaldību iestādēm, tad naudas sodi šeit netiek piemēroti, tad, protams, mums ir tiesības noteikt konkrētas lietas, kas šīm te iestādēm ir jāizdara, bet tālāk, ja tā tad šīs te prasības, rekomendācijas no mūsu puses netiek ievērotas, tad tas ceļš tālāk ir ziņot ministru kabinetam, ministriju gadījumā, pašvaldību gadījumā, tātad pašvaldības domas priekšsēdētājiem un vides, atvainojos, viedās aizsardzības, Stop. Tātad, kuras paliku sodīšana. Tad valsts iestāžu gadījumā mēs ziņojam ministru kabinetam, un savukārt, ja tās ir pašvaldības vai to iestādes, tad mēs ziņojam pašvaldības domas priekšsēdētājiem un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai. Un tad šeit tālāk tad attiecīgi tiek lemts par tālākās atbildības piemērošanu amatpersonām. Iespējams, ka kādus no šiem subjektiem varētu interesēt saistībā ar izmaiņu ieviešanu, vai ir, pieejams kaut kāds atbalsts, kaut kādas varbūt arī kompensācijas iespējams. Jā, tātad tas ir ļoti svarīgs punkts. Protams, ka mēs sagaidām prasību izpildi, bet mēs apzināmies, protams, ka daudziem subjektiem ir ierobežotas iespējas veikt šos te pasākumus. Jā, tad ir pieejami šie CERT.LV centralizētie pakalpojumi, kur ir pieejami bez maksas, tātad tie tiek finansēti no aizsardzības budžeta. Tādi pakalpojumi kā ielaušanās testi, pikšķerēšanas kampaņas, draudu medību operācijas, izglītošanas pasākumi. Tātad šīs lietas ir pieejamas. CERT.LV mājaslapā sadaļā pakalpojumi var arī katrs subjekts var paskatīties, kas viņam pienākas, ko viņš var saņemt. Protams, ka ir jāņem vērā, ka CERT.LV resursi, arī cilvēku resursi ir ierobežoti un kaut kādu brīdi var nākties arī pagaidīt šos te pakalpojumus, bet jebkurā gadījumā neviens pieprasījums nepaliek neatbildēts un mēs esam gatavi šo te atbalstu sniegt. Papildus tam, no ministrijas puses mēs arī šobrīd apgūstam Digitālās Eiropas programmas finansējumu, kur ietvaros tad mēs esam organizējuši jau 2 grantu konkursus mazo un vidējo uzņēmumu kiberdrošības transformācijai. Tātad šeit ir pieejami granti no 20,000 līdz 60,000 eiro ar 50% Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Šo te programmu administrē Centrālā finanšu un līguma aģentūra un tikko ir izsludināta arī 3. kārta. Tātad vēl uzņēmumi, mazie un vidēji uzņēmumi var pieteikties šī te atbalsta saņemšanai. Tāpat arī ir pieejami šie Eiropas Savienības tiešie granti, kurus var apskatīt Eiropas komisijas Funding and Tenders portālā. Tātad šeit nav nekādā veidā iesaistīta Latvijas institūcija šo te grantu sadalē, bet tātad uzņēmumi var pieteikties pat tiešo Eiropas komisijai, un tad komisija vērtē šos te projektus un lemj par tālāko finansējuma piešķiršanu. Ok, un tad varbūt tuvojoties jau sarunas noslēgumam, kāda tad būtu tā ideālā nākotne pēc šī 25. gada 1. oktobra, kādu, tu redzi, ja viss tas
likumā tās prasības tiek izpildītas, tie subjekti visu izdara, kāds tad būtu tas ideālais mērķis, ko mēs sasniedzam, tad rezultāts? Nē, es domāju, kurā gadījumā, ka šī likuma un arī kopumā direktīvas, tas galvenais mērķis, sāksim varbūt ar direktīvu. Direktīvas mērķis ir nodrošināt vienādi augstu kiberdrošības līmeni visā Eiropas Savienībā. Tad attiecīgi šis pats mērķis mums arī ir Latvijā, ka mēs tiem subjektiem, uz kuriem šīs prasības attiecās, ka mēs esam sasnieguši tādu zināmu noturības pakāpi, ka organizācijas, uz kurām tas attiecas, viņas saprot, kas ir riski vispirms jau, viņas apzinās, ka tādi var iestāties, viņas saprot, kas ir jādara tajā brīdī, kad šie riski realizējas, kam ir jāziņo, kas ir jādara pašiem, un ka organizācijām arī ir paredzēti tātad konkrēti pasākumi, ko viņas dara, ja šie riski realizējas. Tātad ir rezerves kopijas, ir visi pieraksti, ir skaidrs, kam ziņot, kur ziņot un tādas lietas. Tā kā šādā veidā mēs, manuprāt, tas galvenais uzsvers ir uz to, ka katrai organizācijai ir jāapzinās, ka viņai ir vieta tajā kopējā kiberdrošības ekosistēmā. Ka uzbrukums vienai organizācijai var nozīmēt ne tikai to, ka jūsu klientu dati var pazust vai darbinieku dati vai, teiksim, kaut kāda iekšējā dokumentācija, bet ka tas var izraisīt tālāku tādu kā sniega bumbas efektu un izplatīties arī tālāk pa visu valstu un tikpat labi arī uz citām valstīm. Tādēļ ir svarīgi, ka mēs katrs, gan individuāli, protams, bet arī kā organizācijas, ka mēs katrs pievēršam uzmanību vismaz šīm kiberdrošības pamatlietām, lai neiekristu kaut vai tādiem triviāliem uzbrukumiem. Ja? Bet, protams, organizācijām, kas ir jau kritiskajā infrastruktūrā vai ir būtisko pakalpojumu sniedzējiem, viņiem ir jābūt jau pietiekami tādai nobriedušai kiberdrošības pārvaldībai, lai nodrošinātu to, ka šādi uzbrukumi nevar nodarīt lielu kaitējumu. Tātad es teiktu, ka numur 1 ir tā apzināšanās par kiberdrošības pasākumiem, numur 2 arī reāli tātad visa savu procedūru sakārtošana. Numur 3, es teiktu, ka uz to 25. gadu, varbūt 1. oktobri uzreiz nebūs viss tā kā skaisti un burvīgi, bet ka mums būs daudz lielāka izpratne vispār par to, kas tiek sagaidīts un kas ir potenciāli riski un ko mēs ar to darām. Labi, liels tev paldies par to, ka atradi laiku un pastāstīju. Cerams, ka mūsu klausītāju vidū arī būs šo te organizāciju subjektu pārstāvji, kuriem šī informācija būs noderīga. Jūs skatījāties Sarks.lv veidoto podcastu no sērijas Droši ir zināt. Skatieties mūsu YouTube, klausieties mūsu Spotify. Tiekamies nākamajos raidījumos. Paldies par uzmanību!